Mārtiņu Roķi pazinu kā skaņu mākslinieku, un man patīk tas, ko viņš dara skaņu mākslā. Un likās, ka mums bija šis brīvais laika periods Otas galerijā, un likās interesanti to atļaut tādam nedaudz savādāka veida mākslas eksperimentam. Un būtībā nebija doma, ka viņš veidos vizuāli, bet kaut kā tā galerija, varbūt tā galerijas telpa savā ziņā pieprasa vai liek domāt, ka tur būtu jābūt kaut kam vizuālam. Un tad tā skaņa, tomēr viņš paliek skaņu mākslinieks, viņš vienkārši ir vizualizējis to, ko viņš dara skanis. Bet tā pašā laikā abi šie elementi ir vienlīdz būtiski. Par to ideju. Būtībā tā izstāde ir ļoti atvērta, jo cilvēks arī pats mākslinieks to minēja, ja nāk vairākas reizes, tad katra reize tā izstāde būs savādāka. Savā ziņā pats sakomponē tās detaļas. Un arī tā ir konceptuāla tā ideja, ne tikai tā praktiski pats sakomponē, bet arī katrs no tiem darbiem ir atvērts. Arī tāpat viens no elementiem ir veidot tādu kā vizuālu šo bezgalības ilūziju, skatoties tāpat arī izstāde savā ziņā atvērta.